Pārdomas par valsts noslēpuma politiku. Ja tavā valstī tu dzirdi, ka varas čakli runā par valsts noslēpumu, tad zini, ka tu un tev līdzīgie nepiederat pie šīs valsts, tieši tāpat kā 99% tavas valsts iedzīvotāji, no kuriem ir aizslepenoti valsts noslēpuma dokumenti. Jo vairāk kādā zemē tiek runāts par valsts noslēpuma politiku, jo lielāka pastāv varbūtība, ka tiek plānots vai jau ir noticis valsts apvērsums un nodevība pret vietējiem iedzīvotājiem. Ja varai no tevis ir ko slēpt, tad ticiet man, tie nav viņu labdarības un godīgas politikas plāni. Labus darbus un nodomus nav nekāda pamata slēpt, ne savā zemē, ne ārpus tās. Ļaunus darbus un ļaunus nodomus gan slēpj ļauna darītāji. Slēptas un slepenas tautas kalpu pēdiņās darīšanas, aizsektas no valsts iedzīvotājiem, slepenība valstī ir kas līdzīgs sānsoļiem laulāto attiecībās un liecina par neusticību, un ja nav uzticības, tad nav ne valsts, ne ģimenes. Ja valstī nevis tautai pieder valsts noslēpuma politika un tās valsts politiskās darīšanas, tad šāda valsts ir fikcija un viltojums, kas kalpo apvērsuma, algotņu un legalizētu noziegumu varām. Vai esat aizdomājušies par to, cik degradējusies ir valsts kā sistēma, kas tiecas arvien vairāk visu un visus uzraudzīt, kontrolēt, tajā pat laikā savās darbībās kļūstot arvien slēptāka no vienkāršās tautas? Vara, kas rīkojas kā tāda mežoņu sekta, tad kam pieder Latvija? Vai arī šis ir jautājums, kas ved pie valsts noslēpuma un par ko varas uzurpātori ir iezīmogojuši? Par to nebūs runāts statusu.